Vakar akciju tirgos Amerikā pilnīgi negaidīti apmēram 8 pēkšņi akcijas nokrita kā karsts nazis sviestā. Sāka krist un līdz dienas beigām apmēram -1,5%. Kas notika? Trumps neko jaunu nepaziņoja. Vaininieku atradām, tas bija Amerikas obligāciju tirgus, kur vakar bija auctions, 20-gadīgos bondus laida un nebija interese. Auga cena un beigās, baumo, ka pati ASV valdība nopirka. Tātad šajā nekonkrētajā situācijā pasaulē, kad Trumps ar saviem tarifiem un pieaugušo tēriņiem Amerikā investori sāk neticēt Amerikai, arī tas Moody reitingu samazinājums, un tāpēc aug šo aizņemšanās izmaksas, kas ļoti slikti Amerikai. Neizskatās, ka Amerika spēj samazināt izmaksas. Ilons Masks ar to Doge programmu atrada izmaksas ietaupījumus laikam, bet nav skaidrs zināms pa 150 miljardiem, bet doma bija, ka 1 līdz 3 miljoniem. Tad Trumps grib būvēt lielo militāro aizsarga tehniku Golden Dome, kas arī izmaksās ļoti daudz miljardus, kā arī grib dot lielas nodokļu atlaides uzņēmumiem, bet no kurienes tad to visu naudu ņemt, jo tarifi jau tiek samazināti ar daudzām valstīm. Ko nozīmē lielāki bondu yieldi? Tā ir problēma, jo aug kapitāla izmaksas. Aug problēmas ASV valdībai, būs vairāk jāmaksā par bondiem, augs hipotekāro kredītu procentu likmes, uzņēmumiem aizņemties būs dārgāk, ja? Tas viss samazinās cilvēku maciņus, kas var radīt ekonomikas palielinājumu, uzņēmējiem mazāku peļņu, investori var vairāk naudas ieguldīt tieši bondos, nevis akcijās. Akciju tirgus no visiem šiem aspektiem cieši, tāpēc arī krita, un redzēsim, varbūt varētu krist tālāk. Kad ir tāda nenoteiktība, aug zelts, aug bitcoins. Bitcoins sasniedza jaunu augstāko punktu 111,7 tūkstoši, caurrāvās 110. Problēmas arī ir Japānā ar bondiem, kur arī aug. Atliek cerēt, ka kāda no pārējām divām reitinga aģentūrām vēl vairāk nesamazinās savu reitingu, kā piemēram Standard & Poor's pēdējais samazinājums bija 11. gadā. Ja viņi tagad atkal tālāk samazinās, tad tas varētu radīt lielākas problēmas.